Sveiki, skatītāji! Šodien es sarunāšos ar Gunu. Es tev pamanīju jau kaut kādu laiku atpakaļ, un man ļoti ieinteresēja tas, kā tu runā un stāsti un paskaidro lietas. Bet, lai mūsu skatītājiem ir apmēram skaidrs, par ko tas ir un kas tas ir, tad viens no mehānismiem varētu būt, ka skatītājs ieiet tavā Instagram profilā un pats papēta un paskatās. Bet es gribu dzirdēt arī no tevis, kā tu pati par sevi varētu pastāstīt, kas ir tas, ko tu dari, un kas ir tas, ko tu dod cilvēkiem. Instagramā tur arī tas bio, kurš ir ļoti svarīgs, vai ne? Un mēs visi viņu noteikti esam mainījuši 1000 reizes. Un nav nemaz tik viegli uzrakstīt tādu īsto, vai ne? Bet šobrīd man tur ir uzrakstīts, ka es palīdzu atklāt un realizēt potenciālu un dalos ar zināšanām tad personiska zīmola izaugsmē. Kas principā arī ir tas, ko šobrīd esmu nodefinējusi sev, kas man patīk un ko es vēlos arī dot pasaulē. Ja? Jo, ja mēs runājam par šo garīgo mārketingu, tad mēs tur nevaram iet, kamēr mēs neesam nodefinējuši sev vismaz uz kaut kādu laiku, kas ir tas, kā mēs kalpojam. Jo, protams, ka mēs augam, mēs attīstamies un mēs varam mainīties. Mums nav tā kā tagad visu laiku jāpaliek vienā, vai ne? Jo tu jau darot redzi to, kas tev sanāk, tu redzi aizvien vairāk un vairāk, kas ir tas, kas tev patīk. Tad savā ziņā to var nosaukt par paša realizāciju. Principā tavs saturs varētu būt interesants tiem cilvēkiem, un tāpēc arī man viņš ieinteresēja, kas ir sajutuši, ka viņi grib būt sava ceļa gājēji, ka viņi vairs iespējams negrib kalpot sistēmai, es to saucu par sistēmu, ja, šo klasisko visu vidi, un kuri grib radīt kaut ko no sevis, piedāvāt to sabiedrībai, atrast savu klientu, bet viņi vēl nezina, kā, nesaprot, ko, kāpēc, vai drīkst, vai ir droši, vai nav droši. Un tad tavs, tavs saturs ir tas, kur viņi varētu gan pasmelties sajūtas, idejas, gan arī, protams, nonākt pie tevis kursā vai individuālā konsultācijā. Jā, tieši tā. Jo, protams, es arī esmu aizgājusi pirms parastajā darbā, esmu bijusi darba ņēmējs, vai ne? Un tur jau ir tā lielā fīča, ka mūsu šis laikmets mūs sauc ļoti ārā. Viņš mūs īstenībā sauc nevis tikai papildināt sistēmu, bet pievienot kaut ko no sevis. Ja? Tā kā es pievienoju pasaulē sevi kaut ko, kas ir no manis unikāls, nevis vienkārši slēpjos ēnā un slēpjos kopā ar citiem ēnā, bet jā, tā tad uzdrošinos. Un tieši šī realizācija, viņa jau iekšā, man liekas, iekšā grūst jebkuram, kurš uzdrošinās vispār apšaubīt to, ka mums šeit ir jāizmācās, jākļūst par darba ņēmējiem, 40 gadi jānostrādā, tad vēl 20 gadi jāpavada kaut kādā minimālā pensijā un tā tālāk. Tātad viss tas, kas ir parastais, vai ne? Tu apšaubi, tāpēc, ka tu jūti, ka tas vienkārši neiet kopā ar to, ko tu jūti esam sevī iekšā. Tad tu jūti, ka tev ir lielāks potenciāls nekā tas, ko tu vari realizēt caur sistēmu. Sistēmas darbiem. Un ja tu gribi šo potenciālu izvilkt ārā, es, piemēram, atnāku pie Gunas un saku, Guna, man ir potenciāls, bet es nesaprotu, ko ar viņu iesākt. Un tu varētu man palīdzēt. Es censtos tev palīdzēt, atrast virzienu, saprast, kā to nodefinēt, kā to parādīt cilvēkam, kā to piedāvāt un vispār saprast, kuram cilvēkam to vajag rādīt un piedāvāt. Pareizi? Jā, jo redzi, pēc tā, kā es pati arī jūtu un pēc tā, ko šis laikmets mums piedāvā, tad tās ir šīs garīgās sistēmas. Nevelti viņas šobrīd ir. Un man liekas, ka viņas ir, lai mums reāli palīdzētu,
ja? Gan atmosties, gan arī tiešām realizēties un dzīvot labklājībā. Tāpēc, ka viena no lietām, kas neiet kopā, ir garīgums un bez naudas. Kā to pateikt? Bez naudība. Bez naudība. Nabadzība, trūkums. Jā, jo nabadzība būtu tā, tas jau ir tā ļoti, vai ne? Bet tieši tā, trūkuma apziņa. Tad garīgums kaut kas ļoti augsts un trūkuma apziņa savā ziņā kaut kas ļoti zems. Bet kaut kur visā šajā lielajā putrā vienkārši perfekti roku mazgā garīgums un trūkuma apziņa. Tāpēc, ka man jau neko nevajag, vai ne, es tikai peldēšos tur. Bet kas ir tavi klienti, jeb klientes pārsvarā? Ar kādām lietām tad viņas nodarbojās un ko viņas piedāvā šai pasaulē? Nav nemaz tik vienkārši īstenībā šajā garīgajā mārketingā. Saprast, kas tad ir tas tavs klients. Jo mēs visi zinām, ka mēs spējam palīdzēt visiem. Skaidrs, protams, mēs spējam palīdzēt visiem, un to mēs it kā arī gribam. Ja? Jo pajautā jebkuram, un viņš tev teiks, ka jā, tu taču gribi, lai visi cilvēki ir apmierināti, lai viņi ir laimīgi, lai nav visa tā zampa ar tām ciešanām. Tāpēc, ka tas nekam nepalīdz. Tas mums nepalīdzēs tikt laukā no šitā. Šeit savā ziņā tātad ejot tajās pašās gēnu atslēgu un cilvēku dizaina sistēmās, mēs varam gūt ieskatu, kā tad dizainiski, piemēram, tu, Kristīne, esi nākusi dizainiski, ja? Dizainiski tādā ziņā, ka kā tu esi dizainēta šajā pasaulē, vispār miedarboties un kādas problēmas vairāk vai mazāk tieši to es nākusi risināt. Pēc būtības tavi instrumenti, tad ir cilvēka dizains, vēl? Principā gēnu atslēgas, bet arī cilvēka dizains. Tāpēc, ka gēnu atslēgas ir izaugušas vairāk vai mazāk no cilvēka dizaina, kas atkal ir izaudzis no visām citām daudzām garīgajām sistēmām, kur lielākais pamats ir tajā ķīniešu I Ching arhetipos. Bet saki lūdzu, kas tad ir tas, ko tu pirms tam darīji parastajā dzīvē, pirms savām personīgām transformācijām, un kā tu līdz viņām nonāci īsumā? Es aizgāju uz vēsturniekiem, un īstenībā pateicoties tagad cilvēku dizainam un gēnu atslēgām, arī saprotu, kāpēc aizgāju uz vēsturniekiem. Tas īstenībā vispār ļoti interesanti skatīties, kā mēs apzināti, neapzināti mūs tik un tā tas viss vada. Tikai lielākoties viņš mūs vada neapzināti. Tad, kad mēs to visu darām apzināti, tad tas ir reāli tas game changers. Jo principā tu izzini un tu sāc darīt tās lietas apzināti tā, lai viņas strādā tev. Bet jā, tad es aizgāju uz vēsturniekiem. Un otrajā kursā sāku strādāt biotēkā, tagadējā Livinā. Ja. Jo es uzreiz īstenībā ļoti ātri aizrāvos ar zaļo domāšanu, ar dabisku kosmētiku, strādāju par pārdevēju. Un man tas riktīgi patika. Un te bija tas, ka tu pirmo reizi īstenībā saproti savu potenciālu. Ja? Tā kā pa īstam tu vienkārši aizej, tu dari to, kas tev riktīgi patīk, un tu kaifo no tā, kā tas viss notiek. Tu kaifo no tā, ka tev sanāk, vai ne? Tev sanāk. Vienīgais, kas man, protams, nesanāca, bija tas, kad man bija jāstrādā pēc citu cilvēku noteikumiem. Tātad darbs no tikiem līdz tikiem, un, protams, ka tieši tā, izzinot atkal savu cilvēku dizainu, es lieliski saprotu, kāpēc tā ir, kāpēc es nevaru strādāt zem kāda, es nevaru strādāt konkrētos laikos, man ir visas tās enerģijas un visi tie kanāli, kas man vienkārši kliedz, ka man ir jābūt pašai, tātad pašai par sevi jāstrādā kā individuālajiem uzņēmējiem. Bet tātad tur es iemācījos vispār to, ka man tas patīk, ka man tas sanāk, un apguvu arī tīri tā no klasiskā mārketinga, tātad kā mēs pārdodam, kā mēs runājam ar cilvēkiem. Un tātad es nemācījos mārketingu, es viņu izmācījos savā ziņā pa taisno dzīves skolā. Jā, pēc tam
tajā darbā, kuras arī nostrādāju tātad lielāko daļu savā apzinātā, jo tas bija tas pirmais darbs, viņš tāds, man liekas, tolēs vispār tā kā jaunzaļš gurķīts, bija Valmiermuižas alus. Jā, un tur es iemācījos atkal jau vispār next level to domāšanu arī par reklāmu, par to, kā mēs marketējam, kā mēs kalpojam cilvēkiem caur viesmīlību. Jā, jo tad lielākais uzsvars īstenībā tur bija šī viesmīlība, kas ir iepazinos ar savu vīru, daudz mācījos un forši strādāju. Jā, vien nebūtu visu laiku tas mans... nē, man ir... šitas nav pareizi. Šitas nav pareizi. Man ir jārada kaut kas no sevis. Bet kas tas ir? Man pilnīgi tāda pati sajūta. Jo sanāk man daudz. Sanāk man daudz, es varu iemācīties teorētiski, ko vien vajag, un tieši tādā veidā es arī principā radīju to savu pirmo biznesu. Es vienkārši iemācījos gatavot kūkas, jo es gribēju strādāt no mājām. Tas gan sākās ar satura radīšanu. Jā, tātad mans pirmais darbs no mājām bija satura radīšana. Tātad, kas jau atkal ir vienkārši tas, kas man patīk, bet strādāt zem kāda ilgstoši. Nē, tu vienkārši nevari. Tu nevari. Tu jūti, kā tev viss tā kā deg sliktā nozīmē. Patiesībā pamazām, pateicoties Instagramam, es sāku radīt pati savu saturu. Toreiz tā bija par mammu dzīvi, par kaut kādu būšanu ārā dabā ar bērnu un visu to savu dzīvošanu. Un tad nāk tas... principā tas ceļš tevi ved caur to, ka tu tā kā apzināti ej tur, kur tu jūti, vai ne? Kad tu cilvēkiem esi vajadzīgs. Jo caur to pašu Instagramu es sapratu, ka wow, tā tas notiek. Es tā kā vienkārši esmu, es stāstu to, kas man patīk, to, kas man aizrauj un to, kas man sanāk, un cilvēki man seko. Un cilvēkiem patīk, un viņi ar mani miedarbojās. Tā tas notiek. Jā, reāli man tās visas lietas ir tā kā manas pašas atklāsmes ceļi, nevis tā, kad kāds pasaka. Jo es visu laiku neapzināti principā daru vienkārši to, ko man sirds liek darīt. Jā, līdz ar to tātad pēc tam sekoja krietni ilgs laiks tātad savā tajā kūku biznesā, lai es viņu uzbūvētu zīmolu, kas arī ir tā kā personiskais zīmols. Bet šajā visā es īstenībā tātad beidzot sāku saprast, ko tas nozīmē. Un tas nozīmē to, ka tu ieraudzīsi visas savas limitācijas, visu savu neglīto, visu to, kas tev nesanāk, un visu to, kad cik enerģiju tu ieliks, tik tu dabūsi atpakaļ. Caur visādām nebūšanām un būšanām, tad es to būvēju. Protams, beigās saprotot, ka būtu es zinājusi īstenībā ātrāk, ka es drīkst tomēr tā kā vēl vairāk darīt pa savam. Jo zinu, ka teorētiski jau šis solis priekš daudziem ir ļoti liela uzdrīkstēšanās, tā kā uzdrīkstēties, nonākt punktā, kad tava paļāvība pašam sev ir tik liela, ka tu paļaujies uz to, ka tev vairs nebūs konkrētā datumā konkrēti ienākumi. Es tam izgāju arī cauri. Jā, tas bija grūts posms, tāds lauziens. Un mana pieredze bija tāda, ka es sākumā iekritu melanholiskās skumjās par to, ka es taču nevienam neesmu vajadzīga un ko man tagad iesākt, un neviens mani nemeklē. Tad nākamais posms bija vienkārši skatīties pa logu un skumt. Un tad es tomēr saņēmos, ka vajag tomēr pameklēt vēl to sistēmas darbu, jo taču tomēr saņemies un tu vismaz būsi apritē un būsi darbā un iesi. Un tad, kad es atkal atgriezos pie tā, ka es sāku viņu meklēt, es sapratu, ka man nekas nepatīk īsti no tiem sistēmas darbiem un tā sajūta, ka būs jāstrādā
zem kāda, burtiski vārds zem šeit ir pareizi, ja? Nu, jā. Un jāpakļaujās izveidotajiem noteikumiem. Es jūtu, ka man tas tik ļoti nedara, ka man pilnīgi iekšā, kā tu teici, viss grūst. Un tad es saņēmos arī bišķiņi parādīt kaut nelielu daļu par sevi pasaulē, ko es varētu darīt, kā es varētu cilvēkiem palīdzēt, un kaut kas sāk kustēties tajā brīdī, kad es saņēmos, bet vajadzēja iet diezgan arī mēneši, kamēr tu saproti, ka tu drīksti īstenībā neiet klasiskajā darbā, bet tu vari kaut ko izdomāt, ko tu vari piedāvāt, jo pietiek patiesībā prasmju, pieredzes un viss kaut kas ir uzkrāts, bet saņemties to drosmi un nošķirt šos divus ceļus un aiziet pa to otru, diezgan grūti, tur vajag izšķirties un tur vajag saņemties, jā, līdz tam punktam nonākt. Bet tu tajā brīdī jau biji pazīstama ar cilvēku dizainu un gēnu atslēgām, tad, kad tu veidoji šo kūku biznesu un attīstīji šo saturu, vai tas atnāca pēc tam? Cilvēku dizains bija pazīstama, jo cilvēku dizains ienāca, kļuva populārs internetu vidē. Cik tie bija 10 gadi atpakaļ? Nezinu, kādi 6? Kaut kas varbūt ap to, bet es varbūt kļūdos. Jā, un ap to laiku es arī principā sāku savu kūku biznesu. Arī lēnām, protams. Tas arī nebija tāds uzreiz. Bet man liekas, ka es tajā laikā saskāros ar ļoti lielu pretestību un ar ļoti lielu savā ziņā neticību, ka es varētu vispār kaut ko būvēt. Tiešām tā, kā man iekšā ir tā līdz galam sajūta. No kā bija šī neticība? Man liekas, ka tas, kas man bija iekšā, priekš tās manas psihes, priekš tā laika bija pa lielu. Un es varēju uzbūvēt tikai to, ko es varēju. Man līdz tam visam bija jāizaug. Jo, zini, kā arī saka, tev ir tām ciešanām, kuras tev ir paliekot uz vietas, ir vienā brīdī jābūt smagākām par tām ciešanām, kuras būs. Ejot uz priekšu. Un tad tas notika. Tu saproti, ka tu taisi to savu biznesu un viss ir fine, bet tas nav tas, kur tev patiešām ir tā vilkme, tas aicinājums. Un tajā brīdī, īstajā brīdī, kā jau viss notiek, īstajā brīdī atnāca tās gēnu atslēgas līdz galam. Un pētot šīs gēnu atslēgas, sanāk, ka tu tiki iekšā dziļāk arī sev, atradi tās atbildes un atradi to drošības sajūtu un spēku iet tālāk tā, kā tu gribi. Es pareizi saprotu? Jā. Tāpēc, ka ir jābūt tai vienai sistēmai, kur tu sajūti savā ziņā kā savu. Un šīs ir gēnu atslēgas priekš tevis? Jā, viņa ir pietiekami sievišķīga, pietiekami mistiska. Taču reāli vērsta tajā, ka piedod, uzdrīksties. Nenotiks nekas. Labklājība pat pie tevis nenāks. Un, tā kā saka, garīgais trūkums nav atbilde vispār necik. Kas ir tās tēmas, ar kurām tu visbiežāk strādā savos kursos vai individuālajās konsultācijās ar cilvēkiem, ņemot tālāk gēnu atslēgas, cilvēku dizainu? Kur ir lielākās tās atklāsmes, kurās jomās? Man pašai pirmkārt tās bija par to, ka mums nav kaut kas viens. Nav tā, ka tev ir tikai viena lietiņa, kas ir tā tavējā, un tagad ej un dari. Viss, Kristīna, viena lietiņa. Ja? Viss tik vienkārši skaisti un vienkārši. Tā kā viena lietiņa nedara. Un tas man īstenībā, tā atklāsme nāca arī tieši iedziļinoties vairāk arhetipos, caur zodiakiem, jo tie ir tie senākie 12 arhetipi, par ko mēs principā varam runāt, un ejot iekšā planētās un sengrieķu dievos, par to, kā cilvēki jau no seniem laikiem īstenībā ir izpratuši to, ka mēs esam ļoti daudzšķautņainas būtnes, mūs nevada kaut kas viens, mums ir dažādi aspekti, un ka patiesībā mūsu uzdevums ir parādīt tātad vietu visiem šiem aspektiem un iet ar šo aspektu tātad katru tur, kur viņam ir jāiet, tātad pozitīvā frekvencē, tātad, jo
visiem šiem aspektiem, tiem arhetipiem, kas ir mūsos, viņiem ir visas šīs negatīvās mūsu izpausmes. Iedod piemēru no dzīves. Kā piemēram, varoņa arhetips. Tas ir arhetips, ar ko mēs patiesībā ejam dzīvē. Ja? Tad lielajā dzīvē tas ir tas arhetips, kas nāk pēc jaunavas, pēc tās. Tad mēs esam inicējušies pieaugušo dzīvē. Ja? Tad nāk varoņa arhetips, kurš mums ir jāiemieso katram, bet ir īpaši biznesā. Tātad viens ir tas, ka mēs viņu savā dzīves ceļā iemiesojam, pametot šo vecāku ligzdiņu un sākot dzīvot. Ja? Bet esot šajā personiskajā biznesā un izaugsmē, varonis ir tas, kas mums vienkārši visu laiku pavada. Tāpēc, ka ko mēs darām? Mēs kļūstam par galveno varoni savā stāstā. Ja? Mēs nespēlējam vairāk visas šīs otrā plāna lomas, ko dara sabiedrības vairākums. Ja? Mēs nostājamies uz varoņa ceļa. Varoņa ceļš tātad ir klasiskais filmu ceļš. Ja? Kad varonis ir drosmīgs, jo drosme jau arī ir tas, kas vispār caurvīja visu. Un gēnu atslēgas man parādīja, ka tieši tā, ka drosme ir tas, ar ko mēs ejam biznesā. Mēs tur nevaram iet tikai ar kaut ko, kas ir tas pārāk izplūdes sievišķīgais. Mēs tur ejam ar Marsu un ar Jupiteru, ar čaļiem, kuri mums vienkārši palīdz tieši šajā drosmē un izaicinājumā. Tad varonis. Un kas notiek? Tad, kad mēs neuzņemamies atbildību būt par šo varoni, mēs ieslīgstam varoņa ēnās. Un varoņa ēnas, tātad katram arhetipam ir pasīvā un agresīvā. Pasīvā varoņa ēna ir gļēvulis. Redzi, uz ko tas ved? Principā, ja tu neiemieso šo arhetipu pozitīvā, tad tu viņu iemieso negatīvā. Un tas var būt vai nu gļēvulis, kas ir pasīvā un ko arī ļoti vienkārši izdarīt mūsdienās. Agresīvā ir pāri darītājs, kad tu vienkārši visu nevis vienkārši pasīvi esi gļēvulis, bet tad mēģini darīt pāri tiem, kas iet un dara. Un tad šie ir visi tie negatīvie komentāri internetā par to, kā tu atļaujies tur iet savu ceļu vai ne un tā tālāk. Bet ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, šis ir viens tikai, ko tu tagad izstāstīji, tā daudzšķautņainība, ka katrā cilvēkā viņa ir iekšā un viņu vajag mācēt sevi atrast un izmantot pozitīvo pusi. Tā bija tā mana vispār pirmā monētas daļām. Ja? Atklāsme par to, ka guna nebūs tā, ka tu tagad vienkārši kaut kas viens būs. Jo man kaut kur savā naivajā tajā, kad tu vēl paliec tajā kaut kādā naivais psihes aspekts, domā, ka pietiks kaut kas viens, un tev visa dzīvība, viss būs tik skaisti. Tā viena lietiņa tikai tev pietrūkst. Bet ja mēs skatāmies vēl uz citām tādām lielām tēmām, lieliem blokiem, ko var cilvēks uzzināt, saprast un kā viņš var dabūt palīdzību cauri šīm tevis pieminētajām gēnu atslēgām. Tas, kas man uzreiz nāk prātā, tad, kad es ar tevi sazinājos, ka tu patiesībā diezgan ātri un precīzi noformulēji mana klienta portretu. Jā. Un tas man bija ļoti interesanti, ka tu viņu noraksturoji, un tad tu man prasīji, vai tu vispār saproti kaut ko no tā, ko es tev izstāstīju. Es teicu, man pilnīgi viss ir skaidrs, un es jau jūtu, ka viņš ir, vai viņa ir tāds, ja, šis portrets. Un vienkārši tu to saliki vēl no savas puses, apstiprināji man iedēļ. Es no visuma apstiprināju, ka tu neapzināti jau zini. Tikai tagad tas ir tā kā apzināti. Tad tas, ko es gribu no tevis dzirdēt, kāda veida šos aspektus var uzzināt caur gēnu atslēgām. Piemēram, viens ir, kad mēs saprotam, kas ir mūsu klients. Ko viņš sagaida vai kā viņš grib mūs redzēt. Kas ir vēl varianti, ko mēs varam uzzināt? Un tātad atsaucoties uz šo, sanāk, ka tas arī ir tā mana atklāsme par to, ka mūsos ir visas šīs daudzās šķautnes, tie arhetipi, un mums viņi visi ir jāizprot, jāuzzina un jāsaprot, kurā vietā viņam katram ir tā viņa pienācīgā vieta. Jo tas, kas notiek, mēs jau redzam vienkārši tava
dvēseles klienta arhetipu. Ja? Tātad to, principā, storyline, to stāsta līniju, kāds viņš ir. Iedodam piemēru. Cilvēki visu saprot caur piemēriem. Manā gadījumā, piemēram, mans klients, atsaucot atmiņā, varbūt arī neatceries, bija tātad cilvēks, kuram bija grūti komunicēt pasaulē savas idejas un vērtības, lai gan viņam viņas ir, bet viņš vēl īsti nesaprot, kā par viņām runāt, kāpēc un ko vajadzētu teikt un kā to aizpludināt informāciju tālāk. Un tad tas mans pienesums, kā es to redzu, varētu būt palīdzēt cilvēkam to message iznest uz āru tā, lai citi to sadzird, jo viņš vēl nemāka pats runāt tā, lai citi viņu sadzird. Ir noteikti arī citi šie, protams, klientu portreti, kur ir citas vajadzības. Kādas tās var būt, piemēram? Nu jā, tātad tev ir šī, ka tu esi nākus risināt vairāk vai mazāk šīs komunikācijas problēmas, kuras rodās cilvēkiem. Jā. Tas, protams, 4000 varbūt ir nākuši risināt šīs komunikācijas problēmas, bet tas, kā tu to dari, ir atkarīgs no tava pārējā tās šķautnītēm, vai ne? Un tur jau sākās tas interesantais, kad tur tu tā kā mācies sevi un tu saproti, tātad, es lieku kopā visu kaut ko, un tagad man izveidojās īstenībā tā mana ārprātīgi krutā identitāte, ja? Kas ir tas mans, vienkārši tas wow, magic. Tavs klienta portrets varētu būt arī cilvēki, kuri ir super talantīgi, bet viņi neredz, cik viņi ir talantīgi. Viņi netic saviem talantiem, viņi vispār nesaprot, neapzinās, ka tas, kas viņos ir reāli zelta vērtē. Un ko viņi dara? Viņi iet un, piemēram, strādā parastā darbā. Varbūt, ka viņi dara to savu hobiju, bet viņiem nav ticība, ka kāds to varētu gribēt pirkt un tā tālāk. Tas vēl var būt piemērs par to, kad ir tie cilvēki, kas nemitīgi visu kaut ko izmēģina, bet viņiem nekas nesanāk. Tātad viena pieredze, otra pieredze, trešā visu laiku ir vienkārši error. Un tu esi šeit, lai palīdzētu pirmkārt viņiem sastrukturizēties un tieši tātad tai savai nišai, jo tas ir tas lielais, vai ne? Tev jau tāpat ir niša, jo mēs viņu sašaurinam līdz tātad kaut kādai konkrētai nišai. Ja? Bet tātad, principā, tu esi nākusi risināt savas nišas problēmas. Ja, piemēram, tas ir svara zaudēšana, tad tavā gadījumā klienti ir tie, kas ir mēģinājuši vienu diētu, otru un trešo, un viņiem nekas nesanāk. Un tu ar savām spējām, savu potenciālu esi tātad nākusi risināt tieši šīs problēmas, lai palīdzētu cilvēkiem beidzot apstāties un atrisināt to savu problēmu bez tātad šī nemitīgā errora procesa. Bet cita monētas puse, kas man arī šķiet vēl interesanta tavā saturā, ko tu piedāvā, ir cilvēkam saprast, kā viņam sevi pasniegt. Un tas arī bija viena no tavām satura vienībām, kurai es pievērsu uzmanību. Tad, kas bija jāskatās, lai es zinātu, kā man veidot šo pašu sociālo tīklu profilu vai mājaslapu vai ko citu, kā man parādīt sevi pasaulē, lai tas mans klients mani atrod. Un tur bija runa par tām pretējībām. Ja tas mans klients, piemēram, ir tāds par sevi nepārliecināts, kluss un ļoti pareizs, tad man savukārt ir jābūt tādai drosmīgai ar karogu rokās un tādai spējīgai sevi parādīt un tad radīt viņam to sajūtu, to iedrošinājumu, ka viņš arī tā varētu iespējams varēt. Ja? Un šis bija interesants aspekts, ka tu vari palīdzēt cilvēkam saprast, kā viņam vispār sevi pozicionēt. Turpat runa ir par krāsām un par tādu vizuālo tēlu. Jā, tāpēc, ka kā jau atkal visu mūsu dzīvi īstenībā nosaka šie arhetipi. Un tieši tāpēc pasaule ir tik kruta un krāsaina un interesanta. Un tieši tāpēc mums katram ir firmas, kuras mums patīk, un ir firmas, kuras mums nepatīk, un tā tālāk. Tāpēc, ka mēs piesaistāmies konkrētiem arhetipiem, kuri ir mūsējie, vai ne? Jo ir dažādas enerģijas. Ir sportiskas enerģijas, ir mierpilnas enerģijas, ir tur mīlestība vairāk un kaut kāda sensualitāte. Un tad ir vairāk atkal tieši grāmatas un, piemēram, zināšana. Mistērija. Mistērija, jā. Tātad šos var apskatīties. Tie ir tātad pēc zodiaka zīmēm 12 standarta arhetipi. Tātad viņi ir pielāgoti zīmolam, jā, tātad zīmola arhetipi.
un viņi jau ir ļoti sen. Un ir pat saraksti ar to, kas piemēram, ir Coca-Cola pēc arhetipa un tā tālāk. Un tu vari skatīties līdzi. Tātad, un šis, šī ir tāda ļoti spēcīga atklāsme arī personiskajā biznesā, kad man ir jāsašaurinās tomēr bišķiņi, lai arī es esmu viss kosmos, bet tajā brīdī, kad es eju pasaulē, man ir jābūt saskaņā ar to, kā pasaule mani redz. Un pasaulē mani redz, viņi neredz to visu lielo bagāžu, kas man ir. Viņi man redz kaut kā konkrēti. Bet ir gadījumi, kad cilvēks sevi pozicionē tā, ka viņu neredz pareizi, kā tam būtu jābūt pēc viņa šīm iedzimtajām kvalitātēm, vai ne? Un tad, teiksim, caur tavu kursu vai caur tavām konsultācijām var pamainīt šo vizuālo, kaut vai tēlu pamēģināt, kaut vai tik primitīvi kā citas krāsas vai no žaketes iekāpt sporta džemperī, piemēram, vai tu romantiskā ziedu puķu kleitā, un tie klienti sāk saskatīt citādāk. Vai tev ir tāda pieredze, ka pēc taviem kursiem tiešām ir cilvēki, kuri ir mainījuši to savu vizuālo tēlu sociālajos tīklos, un ka tas viņiem ir palīdzējis? Jā, pirmkārt jau tie, kas nāk pie manis, arī zina, ka es ļoti vairāk darbojos tieši ar vizuālo, kā tādu. Mans pats Instagrams ir vizuāls, jā, un es eju iekšā šajā, tātad tur ir detaļas, tur ir daba, tas nav tikai es, tikai runāju, vai vispār kaut kāds faceless marketings, kas ir trends, kurš izbeigsies. Tātad, jā, es eju uz šo, ka mēs neejam uz skatuves tirgus laukumā pidžamā, mēs vienmēr ejam tur apzināti, mēs tomēr domājam pie tā, kā mēs izskatāmies, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Lielākā daļa, man liekas, cilvēki joprojām nesaprot, ka mēs varam nolasīt enerģētiski tā kā visu, kas tur īstenībā notiek. Mēs par to neapzināmies. Telefonu mārketinga laiks mūs ir baigi ievilinājis tajā, ka mums vairs nav jācenšas. Viens ir tas, ko es pamanu ar tām dāmām, ar kurām strādāju, ir tas, ka viņas pirmkārt sāk uzdrošināties filmēt pašas sevi. Bez tā mēs vispār nevaram nekādīgi. Ja mēs sākam filmēt paši sevi, mēs vispār uzdrošinamies. Un mēs sākam, tātad pirmais mēs sākam vispār likt sevi ārā, jā, mēs nebaidamies no savas sejas. Un otrais, tātad, jā, mēs pamazām sākam domāt, kā nonākt tajā saskaņā, lai cilvēki mūs redz tā, kā mums ir paredzēts, ka mūs redz. Jo tās dāmas, kas dara un savā ziņā ir izaicinājuši sevi to darīt, viņām transformācija ir ļoti liela. Jo tas principā no tā, ka es vispār nevarēju neko ierunāt, neko ierakstīt, es tagad brīvi varu sevi rādīt. Protams, nākošais izaicinājums ir atkal nākošā latiņa un nākošā latiņa. Vēl viena interesanta tēma, ko es pamanīju, par kuru tu runā savā profilā, ir pārdošanas bloki, kurus var izpētīt, balstoties uz šīm te gēnu atslēgām, vai ne? Un cilvēku dizainu. Klau, iedod kādu piemēru, vienkāršu un saprotamu, kas tad ir tas, ko tu varētu pateikt cilvēkam, kur slēpjas viņa pārdošanas bloks un ko ar to faktiski reāli pēc tam darīt? Mēs tad varam izdalīt 6 pārdošanas blokus, kuri auga tātad viens no otra. Un tas, kas ir pats pirmais, tātad visa pamatā ir pašapziņa. Tātad vislielākais bloks pārdošanā un naudā un attiecībās, tāpēc, ka pārdošana, nauda un attiecības ir ļoti skaisti savijās kopā. Tātad pašrealizācija un attiecības. Tātad pats pamats, no kā visam aug kājas, ir mūsu pašapziņa. Un kāpēc es saku tieši pašapziņa? Tāpēc, ka šeit nav pašvērtējums. Pašvērtējums ir kaut kas, ko mēs bieži vien varam tā kā nofeikot, bet pašapziņa gan nē, jo tā ir tā enerģētika, tas ir mūsu vispār apzināties, ka mēs šeit esam un ka mēs esam tiesīgi šeit būt, mēs esam tiesīgi nākt laukā ar to, kas
mums ir, ar mūsu talantiem, ar mūsu vērtībām, vispār ar mūsu patiesību. Tātad, kāda ir mana patiesība par pasauli? Ja? Kāda ir mana vīzija par savu vietu pasaulē? Tad apzināties to, ka tu neesi šeit tāpat. Tev ir viennozīmīgi augstāks mērķis, tev ir viennozīmīgi iedots viss, lai tu varētu iet un darīt tieši tā, kā tev jādara. Bet tātad apzināties vispār tātad šo pamatu, ka mēs esam šeit mīlestībā, ka mums ir šī mīlestība, ka mums ir pieejams viss, kas mums vajadzīgs, mums ir pieejams atbalsts, mēs neesam nodalīti, nabadzīņi, pamesti, atstāti novārtā. Ja? Tātad mēs būvējam šo visu uz apzināšanos. Un tas, ko mēs darām, mēs tātad principā ceļam šo savu pašapziņu, iemiesojot savas vērtības, izzinot sevi, tātad izzinot arī šos savus potenciālus, un nevis vienkārši izzinot, bet tiešām izprotot, ka jā, man šis ir iedots kā mans talants, kā mana dāvana, lai es ar šo ietu un palīdzētu pasaulē. Man rūp pasaule, ja? Man ir svarīgi sava labklājība un pasaules labklājība. Un ja cilvēkam tu pasaki, tad tev pārdošanas bloks ir caur šo pašapziņu. Ko tagad tālāk ar to darīt? Tātad pašapziņa kā visa pamatā, to jūt principā visi. Bet tātad ir cilvēki, kuriem tas ir tik ļoti, ka viņi vienkārši nevar. Viņi pat nevar tā kā fiziski iznākt ārā. Ir cilvēki, tātad, kuriem šis pirmais ir tik liels, ka mums vispār ir jāsāk strādāt ar to, ka mēs viņu sagatavojam tam, ka viņš varētu nākt laukā. Viņš varētu ar sevi sevi vispār parādīt. Tas nozīmē, piemēram, uzfilmēt video, ja? Tas nozīmē, jā, arī to, ko tu dari. Tātad mēs filmējam cilvēkam video, kas noteikti visticamāk nebūs uzreiz. Labdien, es piedāvāju to un to. Viņš vispār pirmkārt mācās nobildēt sevi. Viņš mācās ielikt postu, kas ir par viņu. Viņš vispār mācās sajust vēl to sajūtu, ka viņš ir vērtība. Tātad šis ir, šeit ir jādara lēnām un te nevar arī pārforsēt to psihi, jo tad tiešām ir tā vemšana. Tad ir tā, ka cilvēks nespēja, pirms viņam jāspiež podziņa, ka viņam ir jāposto, bet viņam reāli rauj uz augšu. Tāpēc, ka tas ir tik dziļi, ja, ka viņam ir sajūta, ka viņš nekas nav, viņš nekas neeksistē. Caur sevis mīlestību, caur pamazām, caur to apzināšanos. Ja. Tātad cilvēks pamazām sāk apzināties, ka viņam vispār šis viss pieder. Ka viņam, tātad, jo mēs runājam par tām dāvanām. Mēs, piemēram, sakam, tava dāvana ir tātad iestāties par gaismu un cīnīties par to, lai mūsu pasaule kļūtu labāka. Jā, tā ir viena no tādām, kas varbūt izklausās pārāk izplūdus, bet mēs viņu, protams, saskaldam un sazemējam. Tas tikai ir tā. Bet viņš tātad pamazām vispār sāk nākt ārā. Vēl tie tipiskākie pārdošanas bloki. Kas tās ir par vibrācijām, emocijām, kuras vēl ir aktuālas? Tātad viss aug no mūsu pašapziņas. Ja? Pēc tam tālāk ir sevis noliekšana. Ja? Tātad šeit mēs jau esam apzinājuši, ka mums kaut kas ir, bet mēs joprojām tā kā noliedzam, ka tas varētu pasaulē palīdzēt, ka tas vispār kādam derēs, ka kāds mūs gribēs. Pēc tam seko kauna sajūta. Tātad, ja arī es nākšu ārā, es tagad jau esmu sapratis, ka man ir. Un tad es nāku ārā un par mani pasmējās. Man pasaka, ka es nekas neesmu, vai ne, un visa šī jau ir tāda tā kā jau daudzdimensionālāka. Jo pirmās divas vairāk ir par mani, ka man ir jātiek ar sevi galā. Tad tā, kas ir jau, piemēram, tagad 3. un 4. man jau ir jātiek galā ar auditoriju. Ja? Jo 4. ir atstumšana. Tātad sākumā man ir kauns, es pārvaru kaunu, nāku
un tad man ir bail, ka mani atstums. Ja? Mani izraidīs, es palikšu tā kā viens ar to savu, neviens man nesapratīs arī. Ja? Nu, tā kā viņš tur skaisti tā notiek. Tad ir jau 5. kas atkal tā kā paceļās pāri. Tātad pirmās 2 ir par mani, 3., 4. ir par sabiedrību. 5., 6. ir vainas sajūta un atsvešinātība. Un tas jau ir bišķiņu uz augstākajām dimensijām. Ja? Tur ir senču enerģijas, un tur ir atsvešinātība vispār no avota. Ja? Tad sajūta, ka es esmu cipelnētiec, es neiedaros vispār, man nav, ja? Es labāk sēžu pagrabā. Guna, paldies tev šodien par sarunu. Es domāju, ka mēs varam nopaļoties un uzlikt punktiņu tur, ka tas tavs klients visticamāk ir cilvēks, visticamāk sieviete, kura šobrīd jau ir kaut kādā pārmaiņu procesā un vismaz kā minimums jau vēlas mainīt to savu dzīvi no darba, kas ir no 9 līdz 5 vai līdz 6. Zem kāda, kā mēs noskaidrojām, mūsu tādu brīvāku pašizpausmi uz to, kad meklē savus iekšējos resursus un apzinās un saprot, ko var dot šai pasaulē, un ar tavu palīdzību tad saprot arī, kā to skaistāk, labāk, efektīvāk iespējams izdarīt un nebaidoties, protams. Jā, mācīt, tā kā cilvēks, kas vēlas strādāt ar cilvēkiem, tā kā tu. Tā kā es. Jā. Paldies tev. Es domāju, ka mēs vēl noteikti varētu satikties vēl kādā sarunā, ierosināt kādas interesantas tēmas, bet pagaidām skatītāji, paldies tev par skatīšanos un tiekamies citā sarunā par svarīgo. Atā!